Sveicināti, darbie klausītāji! Pirmā Kansas City podkāsta klausītāji, skatītāji. Esat sveicināti, esmu Nikita Turubanovs, es vadīšu šo podkāstu. Kansas City podkāsts par uzņēmumiem, par rezidentiem, par viņu projektiem un viņu sadarbības iespējām. Šodien pie mums podkāstā ir Sergejs Viškovskis, Indemo līdzdibinātājs un vadītājs. Sveiks, Sergej! Sveiks, Nikita! Jā. Uzreiz pirmais jautājums. Ja tev vajadzētu pastāstīt vienā teikumā, kas ir Indemo? Ok, dargie klausītāji un Kansas City rezidenti, prieks jūs satikt šogad. Un tad ķeramies jautājumiem. Tad īsumā... Vienā teikumā, kā to noraksturot un aprakstīt, kas ir Indemo? Tad pats nosaukums palielam ir atbilde. Tad Indemo tas ir investment democracy, respektīvi ieguldījuma demokrātija. Ja? Un Indemo tas ir platforma, kas ļauj parastiem privātajiem investoriem, tādi kā tu un es un mūsu klausītāji, ieguldīt dažādos inovatīvos ieguldījuma produktus, lai gūtu peļņu drošā ieguldīšanas vidē. Ok, super. Man liekas, ļoti tā kā pēc Wikipēdijas gandrīz, jā. Bet ļoti viss skaidrs, man liekas, īpaši varbūt pēdējo gadu Latvijas tendences, ja, ka mēs aizvien biežāk dzirdam vispār par investīcijām, ka sava nauda drošāk ir kaut kā jārealizē, jādomā par nākotni, ja tomēr, man liekas, investīcijas tas ir tāds par nākotni, vispār padomāt, kas būs rītdien, kas būs pēc gada, pēc 5 un pēc 10. Es noteikti papildināšu, ka tieši šobrīd tā ieguldīšanas kultūra Latvijā aug, kas ir ļoti, ļoti pozitīvi. Un, teiksim, salīdzinot ar mūsu kaimiņiem Igauniju un Lietuvu, bišķi novēloti, bet tas notiek, un cerams arī tādi, es un mūsu uzņēmums un arī citi tirgus dalībnieki no Latvijas arī palīdzēs tai kultūrai augt vēl vairāk, un cilvēkiem jau vairāk pievērsties jautājumam par sava kapitāla saglabāšanu un pavērošanu. Jā, es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums un parādās ļoti daudz tieši arī podcastu un vispār rakstu blogu un daudz vairāk cilvēki sāk stāstīt par iespējām, par alternatīvām investīciju iespējām un tā. Bet ķeramies pie Indemo. Pastāsti vispār, ar ko viss aizsākās, teiksim tā, no idejas līdz uzņēmumam, kā viss sākās. Jā, šeit tāds, man liekas, klasiskais stāsts, jo, Indemo palielam ir fintechs, un, sava ziņa jau ir bijis startups, tagad mēs jau izaugam un drīz jau kļūsim par tādu enterprise level company, bet long story short, jā, mums ir virkne līdzdibinātāju, jā, kas savulaik strādāja bankas, aktīvu pārvaldīšanas joma, jā, un palielam strādājot lielais korporācijas, jā, kas piedāvāja finanšu un ieguldījumu produktus, mēs redzējām, ka tādiem parastiem cilvēkiem, kā mēs, kā darbinieki, jā, tur privāti investori, palielam nav iespējams ieguldīt un saņemt pievilcīgu atdevi, jo tas instrumentu saraksts, jā, viņš bija ļoti, ļoti ierobežots. Palielam lielie investori, profesionāli investori, viņi varēja investēt daudz kā, bet privātiem investoriem bija atstāts tikai kaut kas tāds, ļoti, ļoti nepilnīgs, teiksim tā. Un ar to domu mēs arī ķeramies pie projekta, tas bija 2021. gada, jau gandrīz 5 gadi šogad atrites, kad mēs sākam strādāt pie ieguldījuma platformas Indemo prototīpa, jā, un palielam, no tā arī sākas tas, kas novedam, respektīvi pie tā, kur mēs esam un par ko mēs šodien stāstīsim. Jā, bet ja mēs runājam pašā sākumā, cik varbūt to cilvēku, kas bija, teiksim tā, pašā sākumā. Tas sākās reāli no viena cilvēka idejas, vai tomēr, hei, draugi, mums ir jāizveido kaut kas tāds? Šeit ļoti interesants, tieši tāds unikālis gadījums arī, runājot par Indemo. Mēs esam gandrīz apmēram 10 līdzdibinātāji, jā, un katram bija sava ekspertīze, piemēram, es personīgi, man tā ekspertīze bija legal un regulatory, to bišķi es pirms sākt darboties biznesa, biju jurists
tur lielākais kredītiestādes, bankas, arī ieguldījumu platformas Latvijā un, teiksim, arī lielākajā mērogā. Citiem kolēģiem, kas bija arī līdzdibinātāji, kāds strādāja, piemēram, riskos, kāds bija kreditēšanas joma nodarbināts, attiecīgi, tāda common ekspertīze, ja, kas mums apvieno, arī palīdzēja to platformu novadīt līdz tādam foršam, teiksim, labam biznesam, jo katrs zināja, piemēram, kāds zināja par finansēm, kāds par ieguldījumiem, kāds zināja par modeļiem, kāds par IT, kāds par produktu, kāds par legal, un tas viss palīdzēja uzbūvēt tādu stipru tirgu zaldnieku. Jā, tas arī parāda, ka jūs jau no paša starta, teiksim, tā visu ļoti nopietni un kvalitatīvi arī uzsākāt. Es saprotu, jā, ka ir tā attīstības fāze, bet man liekas, ja mēs salīdzinām vispār, kā startē varbūt uzņēmumi un tā tālāk, tad sākumā es domāju, ka liela daļa, ja ķerās pie darba vai cenšas izveidot savu virzienu, tad varbūt par daudziem pat neapzinās, kas viņu sagaida. Tad jūsu gadījumā katrs zināja, ko sagaida, kas ir jādara, un zināja tos pirmos soļus. Tas ir ļoti labi. Jā. Kādus ieguldījumu veidus šobrīd Indēmo piedāvā? Mēs sakam, lai ir tāds fokus ar savu to pirmo produktu, kas šobrīd arī ir tas pamata produkts, ko mēs piedāvājam kā ieguldījumu opciju, ieguldījumu iespēju. Tas ir, teiksim, var palieloties. Protams, tas ir produkts, kurš nav bijis pieejams retail tirgu. Tas ir investīcijas diskontētajos parādus. Jā, šeit īsumā tomēr jāpaskaidro, kas tas ir, tāpēc, ka mēs bijām pirmie, kas palielam Eiropas mēroga tādu produktu ir piedāvājuši. Līdz šim šis produkts, viņš, protams, mēs neesam viņu izgudrojuši, viņš pastāvēs 10 gadiem ilgi. Tas ir tāds institucionāla tirgus produkts, respektīvi, bankas, kredītiestādes, viņas izsniedz kredītus, jā, kādi kredīti, šobrīd mēs runājam vairāk par hipotekāriem kredītiem. Hipotekāriem kredītiem tas dzīves cikls ir tāds, ka kāds paņem hipoteku, nopērk īpašumu, jā, un attiecīgi tad tā kredīta dzīves gaita, kāds maksā, kādam kaut kas notiek, visu var gadīties dzīve, un viņš tur nemaksā, apstē maksāt un, teiksim, pārkāptu maksāšanas disciplīnu, jā, un attiecīgi bankas tomēr nav Lombardija, viņi nav arī kaut kādas piedziņas agentūras. Bankas tomēr veic savu pamata darbību, kas ir bankas pakalpojumi. Ja? Un tad ir Eiropa pieņemta prakse. Tad arī pastāstīsim par to mērķa tirgus, kas ir Spānijā, bet vispār tas arī nav tikai Spānija, arī ir citas Eiropas Eirozonas valstis. Tad bankas laiku pa laikam, lai jo Eiropa, kā droši vien mūsu klausītāji zina, ir diezgan stingras prasības kapitālam bankam, jā, lai ir finanšu stabilitāte, bankas sistēma. Garantijas tieši tā, un tad bankam tiek likts savu to kredītu portfeļu, kur ir nemaksātāji, atbrīvot, jā, teiksim, samazināt kaut kā dažādos veidus. Un tai brīdī ir profesionāli tirgus dalībnieki, jā, parasti tas ir lielas grupas, ieguldījumu fondi, kas, to sauc arī tādi speciāli gadījumi, special situations, kas strādā ar tādiem tieši portfeļiem, māks strādāt, zina, kas strādāt ar pārādniekiem, ar iekilētu nekustamu īpašumu. Viņi no bankam nopērk tādus aktīvus ar būtisku atlaidi, lai tālāk attiecīgi tad veikt darbu, piedziņas darbu ar pārādniekiem, strādāt arī ar to iekilētu īpašumu, jā, lai atgūtu tos līdzekļus. Un, respektīvi, jā, ir tas tirgus ir samērā liels Eiropā. Mēs šobrīd bišķiņi arī parunāsim par to Spānijas tirgu, jo mūsu produkts iet tieši no Spānijas, jo tur bija sava ziņa vēsturiski kaut kādi notikumi, kas sekmējuši tā tirgus augšanu. Jā. Konkrēti šāda veida investīcijām un šāda veida... Šādam produktam, es teiktu tā. Jā, jo, kā mēs zinām, tad Spānija, tad vēsturiski, tad Spānija, kopā ar tur vairākām dienvidu Eiropas valstīm izguvuši diezgan tādu grūtu ceļu, kad bija liela finanšu krīze 2008.9. gada. Un tad tolaik, kad
valstīm, tieši Spānija bija piedāvāta starptautiskā palīdzība, no starptautiskā valūtas fonda, tur no Pasaules bankas. Tad tāds kā apmainot to palīdzību, skaidrs bija līgts viņam nosacījums arī restruktūrēt savu banku sistēmu, restruktūrēt bankas, kuras ieguvuši kaut kādas grūtības. Un, attiecīgi, tad tie tādi plaši zināmi lieli ieguldījuma fondi, tur arī parasti ir ASV nauda vai tur arī Eiropas pensiju fonda nauda, viņi ienākuši tā tirgu, un, kā mēs zinām, fondi parasti skatās tomēr esot tādi kapitalisti, viņi skatās tomēr ieguldot uz tādu krietni garāko ieguldīšanas horizontu, 5-10 gadi. Skaidrs viņam bija, saprotams tas, ka nekustamais īpašums, kas atrodas pie vidusjūras, vidusjūras reģiona, pat ja viņš esošajā tajā brīdī bija tāds distressed, skaidrs viņš ataugs, jo, skaidrs, ka nekas nestāv uz vietas. Nekas nestāv uz vietas, un galu galā cilvēki izvēlēsies kaut kādu dzīves kvalitāti, gribas tur dzīvot, attīstīties. Un skaidrs, viņi sāka pirkt tos portfeļus no Spāņu bankam. Tie toreiz darījuma apmēri bija ļoti, ļoti būtiski. Tas bija tur 100 miljārdu lieli darījumi. Un tas, tāds organiski izaudzēja tādu, diezgan lielu un tādu diezgan ilgspējīgu tirgu, jo ejot starptautiskiem tirgus dalībniekiem kā fondiem, parādījās konsultanti, parādījās vērtēšanas aģentūras, attīstījās juristi, vērtētāji. Viņam bija visi skaidri tādi darbības soļi, kas ir jāveic. Un tad arī bankam kļuva skaidrs, ka kur ir tirgus, kur var risināt savas problēmas, un tas tirgus arī tāda veida tika palaists. Un šobrīd, teiksim, Spānijas tirgus tiem distressed assets, viņu sauc tādiem, speciāliem aktīviem. Viņš ir viens no lielākajiem Eirozona un arī Eiropas Savienība. Un tad pa lielam tas tirgus un tas produkts, viņš tur eksistē. Mēs saredzējam, ka tur ir tāda laba iespēja to produktu paņemt no turienes un piedāvāt privātajiem investoriem, jo pa lielam, kāds varbūt var pateikt, tas ir kaut kāds sarežģīts instruments. Bet viņš krietni nav sarežģīts, piemēram, par obligācijām un akcijām, ko mēdz mūsu... Es teiktu tā, ka viņš laikam vairāk ir ne tik pierasts. Viņš tam ir tāds alternatīvs, un tas ir kaut kas jauns. Tieši tā. Tas ir viens, un otrs skaidrs, tas ir diezgan noslogts. Viņš ir samara liels, bet viņš ir samara noslēgts tirgus, jo bez attiecīgiem teiksim, kaut kādam track record, licencēm, atļaujam, arī ekspertīze strādātāja tirgu, neviens tevi neieledīs. Un attiecīgi, tad vairāki no mūsu co-founderiem, līdzdibinātājiem bija cilvēki, kas bija iesaistīti šajā biznesa Spānijā jau gandrīz 10 gadu garumā. Tad mēs saredzējām, ka tas produkts, viņam ir tāds labs fit priekš privātu investoru dienas kārtība, jo cilvēkiem nav kur baigi ieguldīt. Tur, kur viņi var ieguldīt, tas nedod tādu būtisku atdevi. Pat, ja kaut kādi instrumenti, kas tirgu ir ar tādu labu atdevi, būtisku atdevi, tad arī tas risks ir būtiski tāds augsts. Bet šeit pa lielam cilvēkiem bija iespēja ieguldīt, mēs bišķi arī pastāstīsim par to produktu vēl dziļāk, bet tā konceptuāli tad cilvēkiem bija iespēja ieguldīt kaut kas ir nodrošināta ar nekustamu īpašumu, ar tādu vienkāršu nekustamu īpašumu, kas mums ir pierasts, jo gandrīz visiem mūsu klausītājiem ir hipotēkas, viņiem ir iegādāti dzīvokļi, tad viņi saprast, kas ir hipoteka, kas ir tur dzīvoklis, un investēt līdzīga, kas tev ir, ir skaidrs, kur tu investē, nevis kaut kāda liela corporate bonda, kas, ka tur kaut kāda korporācija stāv, kaut kāda nauda viņu maksā. Tad ar tādu misiju mēs arī sākam ieguldījumu platformu būvēt, un būvēt viņu tāda veida, lai mūsu, teiksim, klienti, investori, kas sāk savu to ceļumu ar to jaunu produktu, sāk izglītoties un saprast, kur viņi investē, jo produkts bija jauns, un mums vajadzēja ļoti būtiski ieguldīt tieši platformas saskarne, interfeisa, tāda arī investoru izglītošana par to
nišu, par to produktu, par to sektoru, kur viņš darbojas, lai viņi saprastu, kur viņi iegulda un ko viņi var nopelnīt un kā nopelnīt, cik ilgi. Ja. Un kā reiz jautājums, kas izriet no tā, ko tu teici, cik vienalga bieži jūs saskaraties ar tādu skepsi un kā viņa mainās vispār, piemēram, kad cilvēks uzsāka investēt Indēmo? Skaidrs, ka tas skepse viņa sākumā bija augstāka, tas ir jauns produkts, neviens nevarēja, saprast, priekš kam viņam, respektīvi, kad tu pieeji pie investora, pie klienta, kāda, cilvēka, kas darbojas finansēs vai ieguldījumus, un tad viņam stāstīja, ka kur tur iespēja ieguldīt kaut kāda, angliski tas ir non-performing loan, respektīvi pārāds, kas neperformē, kur netiek veikti maksājumi, tad viņš saka, kāpēc man, tas ir kaut kas slikts, kāpēc man tur jāiegulda. Un skaidrs, ka bija jāpaskaidro, ka tieši tas, ka viņš ir non-performing, tas arī dod to opportunity, jo, ļoti īsumā tad, un vienkārši saku, tas atļauj investēt nekustamā īpašumā no Spānijas, dzīvokļos, mājas, savrupmājas, tur townhouses ar atlaidi, kas ir 30-40% no tā tirgus vērtības. Un šobrīd, zinot, un īpaši skatoties pa logu, droši vien lielākā daļa no mūsu klausītājiem noteikti gribētu būt kaut kur Spānijā, un iegādāties kaut ko Spānijā, bet diez vai viņam būtu iespēja iegādāties kaut ko Spānijā, tā atbraucot ar tādu atlaidi, kas ir 30-40% un pat 50 dažus gadījumus. Šis tad varētu būt, draugi, pirmais solis, sākt vispār saprast, kas notiek Spānijā ar tirgu ar nekustamo īpašumu un tā. Bet pastāsti, kādas ir, vidējais laika posms, kad cilvēks saņem peļņu, no investīcijas līdz peļņai? Kāds tas ir vispār posms, kādi ir soļi? Jā, šeit, lai, tā kā, kā jau es minēju, mums arī bišķiņ jāizglīto mūsu klausītāji, tad īsumā, lai atbildētu uz šo jautājumu, mums arī īsumā jāpastāsta, kas ir tā, nosoksim, parāda cikls, Aiziet, izējam cauri tiem soļiem. Citādi, tas būs netik skaidrs. Tad, respektīvi, kā es pastāstīju, ir bankas, kuras izsniegušas hipotekārus kredītus, tad vienā brīdī, visi cilvēkiem tur kaut kas notiek dzīvē, viņš tur pārvērtē savas spējas, vai nav disciplinēts, vai ir tāds pašpaļāvīgs, tad, viņš nemaksā savus hipotekārus maksājumus, tur aizdevumu maksājumus, tad tas parāds nonāk no bankas, kā es minēju, tādus specializētu profesionālu tirgus dalībnieku rokas, kas strādā ar tādiem, gadījumiem, speciāliem gadījumiem. Un tad notiek tas saucas izējas stratēģija, respektīvi, lai to parādu, kas ir iegādāts, novadīt līdz izēji, monetārai izēji, respektīvi, saņemt atpakaļ kaut kādu naudu, un pa ceļam arī, saņemt to naudu, arī saņemt kaut kādu peļņu, izdabūt no tā gadījuma peļņu. Un šeit, mūsu gadījumā mēs strādājam ar, mēs kā platforma, mums ir sadarbības partneri, mēs saucam viņus par parāda piegādātājiem, respektīvi, viņi tirgu atlasa parādus un nekustamas īpašumus, attiecīgi nekustamas īpašumus, kas piesaistīti tiem parādiem. Viņus atrod, nopirkt no bankam vai no fondiem, attiecīgi kļūst par tādu pirce pusi. Un tad viņus šos parādus atlasot, veicot rūpīgu analīzi, viņiem ir ekspertīzi, kad viņi atlasa parādus, ka tikai kādi 10% no tiem, kas tiek piedāvāti, viņu nopērk un tikai tie nonāk platformā, Indēmo platformā, investoriem. Un tad, kad tas ir darīts, tad tiek sākts darbs pie parāda atgūšanas. Un tur ir vairākas atgūšanas stratēģijas. Pamata stratēģija, tas ir tāds bāzes stratēģija, tas ir juridiskas piedziņas process, tiesas process, kura laika tad attiecīgi tiesa no parādnieka tiek lūgts piedzīt, iekilēt nekustamu īpašumu. Tas iziet tur tādu standartizētu tiesas procesu, un arī tas bija viens no izaicinājumiem, kad mēs būvējam platformu, lai mūsu ieguldītājiem, kas ieguldīja, tā parādīt to procesu, lai viņi saprot, kā kur viņam tas
process Kur iet. atrodas mana nauda? Un parasti es arī tādu minu piemēru, tas ir ļoti standartizēts process, un mēs viņu esam sazīmējuši, ka vilciens, nezinu, kaut kāds Rīgas loka, un ir kaut kādas pieturas, garākas vai šaurakas, un katrs investors ieiet savā portfeļu, viņš redz, kurā posmā viņa case atrodas, Un tas teiksim, gandrīz katru mēnesi mēs updateojam to visu portfeļa statusus. Un tad tas tas juridiskais piedzīvojums process, viņš iet savu ceļu, un viņa tāds noslēgums ir vai izsole, respektīvi tās nekustamais īpašs nonāks izsolē, un tur tiks pārdots, vai pie kaut kādiem noteiktiem arī izējas scenārijiem tas nekustamais īpašums tiks pārņemts, attiecīgi pārņemtas atslēgas, un tad viņš tiks pārdots tirgu, jau kā fiziskais dzīvoklis vai māja. Tas ir tas bāzes scenārijs, un divi alternatīvi scenāriji. Tas ir vienoties ar parādnieku par mierizlīgumu. Tas arī ir noteiktos cases ir iespējams, jo to mēs atstāsim nākamajam jautājumam. Un trešais, tas ir tāds pārdošana otrreizē tirgu, respektīvi ieguldot lielāku summu, tu vari nopirkt stoku ar lielāku atlaidi, tad, piemēram, iziet kaut kādu daļu no tiesas procesa, un tad ar dārgāku cenu pārdot šo parādu jau kaut kādam citam tirgus dalībniekam, kas, piemēram, strādā ar tādam, mēs nopirkam early stage, agrīnā stādijā, bet ir tirgus dalībnieki, kas fokusējas uz tiem vēlākiem stādiem, un tur viņi strādā. Un, attiecīgi, no katra no tā izējas scenārija, tad mūsu investori galu galā saņem daļu no peļņas. Jā, tas ir liels plus to, ka tu uzreiz telefonā vari redzēt vienkārši posmus, kur ir reāli tava nauda, un kas tevi sagaida. Un tas ir arī liels plus. Bet, ja vajadzētu aprakstīt, kāds ir ideālais Indēmo investors? Jā, ideālais Indēmo investors, kā es jau minēju, tas ir privātpersona, un investors, kas saprot vismaz tāda bāzes līmenī, kas jau saskaries ar investīcijām, kas saprot, kas ir ieguldīšanas horizonts, saprot, kas ir tādi ieguldīšanas produkti, kuru atdeve ir atkarīga no kaut kādiem eventiem, pasākumiem, notikumiem, kurš skatās ieguldījumus no tādu kapitāla saglabāšanas un kapitāla pieauguma viedokļa. Tas nav kaut kādi traderi, kas grib tur nopirkt, pārdot. Tas nav arī cilvēki, kuriem, piemēram, ir vajadzīga nauda, kas izmanto ļoti īsu horizontu, piemēram, pusgadu, gadu. Tad viņam droši vien kaut kādi citi jāizvēlas instrumenti, bankas depozīti vai kaut kas kāds. Un attiecīgi viņš var saprast, ka šāda specifika, respektīvi garākais ieguldīšanas horizonts, arī nekustamā īpašuma kila no Spānijas, arī atbilst tam risk return, respektīvi riska un atdeves bilancei. Tas, respektīvi, saprat, piemēram, ka produkts, kurš ir tāds garākais, viņam arī atdeve ir garāka. Nevis sagaidīt no garāka produkta kaut kādu tur šeit un tagad. Jā, šeit un tagad, un tas ir galvenais. Un, es domāju, es teiktu tie investori, kuriem interesē arī nekustamie īpašumi, ieguldījumi nekustamajos īpašumus, tie, kas jau iegulda nekustamajos īpašumus, iespējams, tur viņiem ir kaut kādi mantojuma ceļa vai sevis iegādāti. Iespējams, tie, kas arī skatās Spānijas nekustamā īpašumu virzienā, bet šajā brīdī, piemēram, viņam tur nav likviditāte nopirkt veselu nekustamā īpašumu, vai viņš negrib sev izdomāt arī tādu otru darbu, jo, kā mēs zinām, nopirkot nekustamā īpašumu un sākt kaut ko ar viņu darīt, tas ir kļūst par tādu otru darbu. Šeit ir iespēja ieguldīt nekustamā īpašuma palielam ar būtisku atlaidi, no telefona, neguldīt, neiesaldējot lielu kapitālu, un arī, protams, izmantojot būtisko diversifikāciju, respektīvi par kaut kādu summu X, investors var ieguldīt 10 un 100 dažādu nekustamā īpašumu no Spānijas. Vai mēs varam vispār saprast, cik uz doto brīdi lietotāji jau izmanto Indēmo platformu un varbūt, teiksim tā, cik jau ir veiksmīgu projektu noslēgušies, vai ir jau statistika, ar kuru mēs varam padalīties? Palielu mēs tāda live režīmē, respektīvi sākam apkalpot klientus, piedāvāt ieguldījumu produktus
jau pagājuši 2,5 gadi, tad mēs sākam 23. gada vidū. Tad pa to laiku mēs diezgan ātri un būtiski esam auguši, jo bija tāds, teiksim, labs laiks šim produktam, teiksim, investori viņu iepatika. Tad šobrīd mums ir 17,000 investoru klientu, kas ir tāds arī diezgan ātri un būtiski, mēs esam auguši pagājušajā gadā, 25. gada. Tad esošais portfelis, respektīvi investoru kapitāls, kas bija ieguldīts šajā produktu, viņš ir jau vairāk nekā 23 miljoni eiro. Un šobrīd, teiksim, par tiem 2,5 gadiem 15 nekustami īpašumi, 15 pārēdi jau bija realizēti. Tad tas jau atnesa naudiņu investoru portfeļus. Un tā atdeve, vidēja atdeve par tiem objektiem, kas bija jau realizēti pa šo laiku, tiem 15, bijusi apmēram 22% gadā. Diezgan labs rezultāts, man liekas. Tāda laika posmā šobrīd. Jā. Bet šeit noteikti jāatrunā, ka tiem investoriem, tiem mūsu klausītiem, kas gribas izpētīt mūsu produktu, un platformu un sākt savu tādu ieguldīšanas ceļu arī ar Indemo produktiem, tad noteikti ir jāpatur prātā, ka tas tāds mērķa atdeve, ko šis produkts var atnest, jo mēs, kā finansēsti, noteikti strādājot pie produkta, mēs izmantojam modeļus, atdeves modeļus, un tās atdeves modelis, kas atbilst tādam atmaksas horizontam, tad atdeves modelis dod ienesīgumu no 10 līdz 15% vidēji, un horizonts ir no 2 līdz 3 gadiem vidēji. Bet tāpat laikā, to mēs arī izrunāsim, diversifikācija ir svarīga, jo katrs case viņš ir, viņš ir individuāls. Tie keisi, ko es pieminēju, tur dažus keisus mums izdevās atgūt to parādu 3 mēnešu laikā, jo varēja ātri noslēgt miera izlīgumu. Ir keisi, kas bišķiņ ilgāk iet, jo iet to visu tiesas ceļu, bet galvenais, ka jāpatur prātā, ka katrs keis būs individuāls, kāda keisi būs ātrāki, kāda keisi būs garāki, un arī tā atdeve svārstīsies no tā, teiksim, cik ātri mēs cik ātri un cik rezultatīvi varēja panākt izēju. Skaidrs, ka tiem, kam tā izēja ir ļoti ātri, tad tas tāds annualized return, gada atdeve, viņa ir krietni augstāka. Tie, kas iet garāku ceļu, un mēs nonākam līdz izsolei, kas mūsu produkta galvenais tāds pamata risks ir laiks, jo laiks sašķeldina to atdeves līmeni, bet tāpat laikā tāds horizons, ko es pieminēju, tas ir 2-3 gadi, iespējams kaut kādus gadus bišķiņ ilgāk, bet skaidrs, investoram tas portfelis ir diversificēts, tad viņš redzēs dažādus keisus, ātrākus, garākus, un kaut kādu arī redzēs to vidēju atdevi, ko es pieminēju, kas ir no 10 līdz 15%. Tāpēc labi, ja jums ir vairāki projekti, kas vienlaicīgi vienkārši iet, tāpēc tas būs vislabāk. Bet kā ir ar garantijām vispār jūsu darbībā? Tad pamatā, es domāju, galvenais aspekts, ko jāpiemina, ir 2 tādi grozi ar garantiem, ar kaut kādiem instrumentiem, kas aizsarga investoru intereses. Ir tīpaši šobrīd, kad mēs katru dienu dzirdam, ka kāds tur aizsūtīja kaut kādiem telefonu krāpniekiem naudu, kaut kādiem tur kripto. Kā saprast? Tad galvenais, tas ir ne tikai par Indemo vispār, tas ir pārbaudīt, vai tas uzņēmums, kas piedāvā kaut kādas ieguldīšanas iespējas, viņš ir, pareizā veida, korekta veida licencēts, jo aizliegts, nav iespējams strādāt ar klientu naudu, piedāvāt ieguldījumu iespējas, ja tev nav licencēts. Tas ir visa Eiropa un gandrīz visa pasaulē tādi noteikumi. Un mūsu gadījumā, tā kā mēs esam Latvijā bāzēts uzņēmums, tad mūsu uzraudzības iestāde ir Latvijas banka, Latvijas centrālā banka, kas arī uzrauga visus ieguldījumu pakalpojumu sniedzējus. Tad mums ir ieguldījumu brokeru sabiedrības licence, IBS licence, kas ir tāda pēc kapitāla prasībām, pēc uzraudzības sloga ir otra licence pēc smaguma, pēc bankas licence. Var teikt, mēs esam tāda neliela
maziņa banka, tāda regulatory burden. Un tas arī dod lielus tādus, vispār runāt par licencēm, nesen es lasīju tādu foršu rakstu, ko sagatavo viens influencers par vispār, ir licencēti, tirgus dalībnieki ir nelicencēti, tur maigi licencēti. Un par licencēm viņš ir pieminējis tas ir var salīdzināt ar ārstu, kas mazga rokas katru reizi pieņemot pacientus. Un ir ārsts, kuram ir, piemēram, kaut kāda atļauja, un tādēļ viņš mazga rokas, bet ir ārsts, kurš nav saņēmis atļauju, un dara, ko grib, un viņš var mazgat, var arī nemazgat rokas. Tāda veiksmes spēle. Jā, tas ir veiksmes spēle par tādu higienu. Iespējams, tas pirmais ārsts, kurš mazga rokas, viņš nav tur visgudrākais, vislabākais, bet vismaz, viņš pasargā, savu pacientu ar to, ka viņš regulāri mazga rokas. Ja? A tas, kas nemazga, tas ir tāds, gamblings, paveiks, es nepapēs, pat ja viņš ir labs ārsts. Šis ir labs vispār piemērs. Tieši tā, jā, un par licenci runāt, tad tas dod iespēju, respektīvi, investoriem saprast, gadiem, ja kaut kas iet greizi, tad pie kura vērsties, kur var iesniegt sūdzību, respektīvi tas arī iedod tādu sanity check, nosaksim tā, ka tie cilvēki, kas ir zem tā projekta akcionāri, vadība, izgojuši arī tādu pārbaudi no regulātora puses, tas nav kaut kādi cilvēki ar apšaubām reputāciju, kas, piemēram, savulaik jau savakuši kaut kādu naudu no cilvēkiem un, piemēram, piesavinājuši to naudu vai bija iesaistīti kaut kādus finanšu noziegumus. Ja? Tad tas ir pirmais, respektīvi licence. Licence pasarga investorus vispār iet un uzticēties šim pakalpojumu sniedzējiem. Tad arī licence, protams, dot arī tādu būtisku aizsardzības mehanizmu. Latvijā tas ir tā saucamais ieguldītāja aizsardzības sistēma. Respektīvi, valsts garantē līdz 20,000 eiro kā aizsardzību gadījumā, ja tas tirgus dalībnieks, pakalpojumu sniedzējs, iet ārā no tirgus. Kaut kas ar viņu notiek slikts, viņš defaultē. Tad tas ir tāds būtisks instruments, salīdzinot ar tiem, kas, piemēram, nodibina kaut kādu uzņēmumu, kaut kādas tur salas, kaut ko piedāvā, un tu nevari vispār kur klauvēt. Ja? Bet, tas noteikti jāpiemin klausītājiem, ka tā garantija neatiecas uz kredīta risku, uz investīciju risku, bet vairāk uz tirgus dalībnieka risku. Tas ir licence, skaidrs finanšu pārskata audīts, regulārie AML audīti, NILTFN audīti, tur pakalpojumu sniegšanas audīti. Tāds, minimālais ietvers, ka tas pakalpojums sniedzējs vismaz ir tāds advancēts un nobriedies, lai strādātu ar citu cilvēku uzticētu caurspīdīgi. Tu redzi vispār, kādā sistēmā un kādā vietā vispār šobrīd tas dalībnieks konkrēti vai projekts atrodas. Jā, tieši tā. Ka nevar, piemēram, piedāvāt kaut ko, kas vispār neeksistē, jāiziet kaut kāds tas, ir veiks kaut kāds pārbaudas ceļš. Ja mēs runājam par tieši produktu, tad par NDM produktu, tad pamata drošība veidojas tā, ka investori tomēr iegulda ar nekustamo īpašumu nodrošinātajā ieguldīšanas iespēja. Ja? Mūsu gadījumā mēs piedāvājam, tā forma, kā investori iegulda, tas ir vērtspapīri, respektīvi mēs veicam šī parāda un nekustamā īpašumā tādu vērtspapīrošanu un respektīvi veidojam tādu formu, ka ir vērtspapīrs, tas arī prasa sava ziņa tādu kontroli no Latvijas bankas, no Latvijas centrāla depozitārija Nasdaq, ka viena brīdī tie vērtspapīri nevar pazust, tas ir arī kaut kāds tāds noteiktais ceļš iziets, lai viņus izveidot, arī. Arī prasa to, ka, kad vērtspapīrs tiek piedāvāts platforma, tad mums obligāti jāsagatavo un Latvijas banka jāapstiprina prospekts, kur ļoti detalizēti aprakstīts viss process, kā struktūra izskatās, vispār tas tirgus, no kurienes tie parādi tiek paņemti, un tas ir tāds vērtīgs un obligāti lasāms materiāls, es teiktu, cilvēkiem, kas nolēma investēt. Tas ir pirmais, un otrs,
Tas ir tas, ka tu palielam ieguldi nekustamā īpašumā no Spānijas ar būtisku atlaidi. Ja? Un būtiska atlaide, ko es jau pieminēju, var svārstīties no 20% līdz 50% atkarībā no tā parāda piedziņas stādijas. Un tur ir tāds pricing modelis, ka skaidrs, ka tie parādi, kas ir agrīnajā stādijā, tā atlaide ir lielāka, jo jāiziet tas ceļš, un tie parādi, kas ir jau vēlākajā stādijā, piemēram, jau izsolē vai pēc izsolē, notiek, teiksim, ienākšana valdījumā, tai nekustamā īpašuma pārņemšana, pārdošana, tad atlaide ir mazāka. Ja? Bet idejiski, jebkura gadam tur ir kaut kāda atlaide, ja? Un tā atlaide, protams, arī nodrošina mūsu investoros pret to pamata risku, ko es pieminēju laiku, tas modelis. Tad skaidrs, ja kāds case aiziet bišķiņ garākā ceļa, tāpat tas tāds, nosauksim viņu tā, profit pool, kas veidojas, tās atlaides tāpat ļauj investoriem tāpat nopelnīt un iegūt atdevi. Iespējams, viņam būs bišķi mazāka, nekā tur 10-15 tāpat laika. Jā, tad tas ir tāds nodrošināts instruments. Un otrkārt, tad tie ieguldīšanas riski ir samērā zemāki, jo investori ieguldā tādus residential tipa nekustamais īpašumus, kas ir dzīvokļi, mājas, rindu mājas, kur krietni ir lielāka likviditāte, to bišķi to objektu ir vieglāk pārdot nekā kaut kādu tur vilu vai savrup māju, kuram tā likviditāte ir krietni sliktāka. Un kur arī nekritīs, viņa būs vienmēr aktuāla. Jā, tieši tā. Un otrkārt, tas ir vērtējums, tas ir ļoti, ļoti būtisks parametrs, jo, kad mūsu investori, teiksim, sāk savu ieguldīšanas ceļu Indemo, tad viņi sāk iegūt tādus interesantus parametrus, tāds kā pilots, jo platformas interfejs arī veidots, lai visi jūtas kā tādi pārādu un nekustamā īpašuma pircēji, stāvot pie kaut kādas izvēles, tad viņi redz arī tādu atlaidi no tā nekustamā īpašuma vērtības. Arī platforma ir pieejama nekustamā īpašuma neatkarīga vērtētāja vērtējums. Tad tur arī investori saprot, piemēram, kā tās vērtējums tieši tur tāds ir, vai ir kaut kādas tur renči tam vērtējumam, un arī citi parametri, jo mēs esam pirmā platforma, nekustamā īpašuma investēšanas platforma, kur ir tāds kartes ieguldīšanas, teiksim, tu vari ieguldīt, skatoties uz karti, ka es pieredzis, piemēram, Bookinga izvēlēt uz hoteli, tad šeit arī ieguldot nekustamā īpašumu, tu redzi uz kartes un vari izvēlēties, piemēram, lokācijas, kas tev vairāk patīk. Es zinu, kāds investē Katalūnijā, tur Barcelona, kāds vēlas investēt kaut kādas Kanāriju salas, kāds grib investēt visur, kur iespējams, lai maksimāli diversificētu savu portfeli. Iepazīstot arī aplikāciju un kāda ir tā jūsu pieeja. Pirmkārt, man ļoti patika to, ka jums ir fokusēts un skaidrs produkts. Jums ir skaidrs produkts, jums ir skaidrs tirgus, un otrs tā pieeja to, ka tu reāli kā Bolt vai citur izsauc taksi, tu redzi karti viss, un arī šeit tu vari apskatīties lokācijas, ne tikai kaut kādas bildes, nosaukumus, bet šeit un tagad, un arī visus datus. Tas ir liels plus. Bet ja šobrīd, teiksim tā, projicēsim varbūt uz manim, es vēlos uzsākt investēt un vispār sākt investēt Indemo, skatīties, kādi ir soļi un tā tālāk. Mēs aizskārām nedaudz, kādi ir tie varbūt darbības soļi, bet kā man izvēlēties vispār varbūt tādu labāku stratēģiju? Mēs visi jau vienmēr domājam, kā ātrāk to dabūt, bet šajā gadījumā kādu tomēr stratēģiju labāk izvēlēties un kam pievērst uzmanību? Izvēloties varbūt objektus vai kur ieguldīt to savu naudu? Jā, pirmkārt, tā kā es jau pieminēju par licenci un higienu un ārstu. Šeit viss kārtībā. Nē, par to, ka skaidrs, ka ieguldījuma platformas vadītājs es noteikti nevaru ieteikt stratēģiju, es varu tikai padalīties, piemēram, ar kaut kādiem, pieredzēm, ko mūsu jau esoši lietotāji, ko es pieminēju, dara. Bet idejaski tad, varbūt arī dažus vārdus pastāstot par to, kā sākt savu ceļojumu, un tad mēs strādājam pie tā, lai
reģistrācija platformā aizņem, burtiski kādas 10-15 minūtes. Mums šogad, ne šogad, bet šomēnes mēs palaidām tādu, nelielu tādu, teiksim, iepazīšanas rakstu viena no avialīniju žurnāliem, ja, un mēs redzam, ka cilvēki, kas izmanto to avialīniju un kuriem ir pieejams internets debesis, ja, tad viņi pat līdot uz kaut kādu Berlīni vai nezinu. Izmanto laiku liederīgi, un pat tajā laika, kad viņi līdo, viņi jau paspēja reģistrēties un jau sākt savu ieguldīšanas tādu, ceļojumu, ja. Tad, jā, šeit ir viss vienkārši, respektīvi, lai kļūtu par klientu jābūt pilngadīgiem, ja, tad blakus sev, kad veids reģistrāciju, jāpatur sava pase vai ID karte, tad jābūt Eiropas Savienības rezidentam, un arī, lai ieguldītu naudu, teiksim, jāpapildināt savu māciņu, portfeli, tad jāizmanto bankas konts vai kaut kāda maksājuma pakalpojuma sniedzēja konts, kas arī atrodas Eiropā, ja? Un palielam tā reģistrācija viss notiek online, teiksim, daži soļi, vairākas anketas, kas arī, mēs ierosinām, lai investori arī rūpīgi aizpilda, lai nav pēc tam kaut kāda aizķeršanas, un palielam tad ir pieejama jau tālāk tad, investors reģistrēs, lielāko skaitu gadījumā reģistrācija notiek automatiski ar tur dažu tehnoloģisku un AI risinājuma palīdzību. Dažus gadījumus, ir nepieciešams arī mūsu darbinieku kolēģi iesaista, bet parasti, teiksim tā, tomēr tas viss notiek automatiski, un tad investors papildina savu māciņu un var sākt ieguldīt objektus, kas ir paradzīmes, mēs viņus saucam notes, tos vērtspapīrus, kas šobrīd tajā brīdī ir pieejami. Ja, un mēs gandrīz katru nedēļu, papildinām to ieguldīšanas iespēju skaitu, tad investori, kā mēs redzam, šobrīd tāda ļoti populāra stratēģija ir investēt visos, respektīvi investors izvēlas kaut kādu, tādu mērķa ieguldīšanas summu katru mēnesi, un tad viņš to ieguldīšanas summu sadala visus projektus, jaunajos projektus, kas šajā mēnesī parādās Indēmu. Jā, okay. Un ir investori, kaut kāds tāds skaits, kas ir ar mums no dienas viens, un palielam viņi jau ieguldījuši gandrīz visas, ne paradzīmes, bet visus objektus, visus parādos, kas bija no paša sākuma pieejami. Ja, un šobrīd, teiksim, to parādu skaits ir vairāk nekā 150, jā, tad viņam ir tur 150 plus objekti savā portfeļa. Tā kā keisi, kuros viņš vienkārši var sekot līdzi. Tas arī tāds atskan ar to, ko es pieminēju, ka tā diversifikācija ir svarīga. Tad zelta notikums arī investīcijas ir nelikt visas olas viena groza. Ar to arī cilvēki izmanto kā lielāka diversifikācija, arī lielākas izredzes neiekrist uz kaut kāda lēnāka projekta, bet iegūt lielāku sulu no visiem. Jā, tad laikam es saklausīju tādu labu ieteikumu sev. Ja, ka izvirzīt tomēr varbūt, ja jau es esmu izlēmis spērt soli, ka vēlos investēt, vēlos, lai man nauda strādā un, teiksim, tā reizinās, ja vairāk, tad izvēlēties X summu, kuru, piemēram, Indēmā platformā es varu vienkārši pamazām sākt un ieguldīt konkrētajos objektos un keisos. Jā, tas var būt viena no stratēģiem. Iespējams, ir arī investori, kas nodarbojas ar tādu cherry picking. Viņam ir kaut kādas, sava ziņā izpratnē par to, ka kādi objekti tur performē labāk vai sliktāk, bet tas ir jau tāds individuālis choice. Individuāli izvēlam notikt. Ok. Tāpēc, draugi, plānojot savu ģimenes budžetu, atliekat X summu priekš Indēmu. Tāds. Bet pieķeramies, gribās vairāk uzzināt par šī brīža varbūt aktualitātēm un vispār par šī brīža komandu. Tu minēji un stāstīji, kā jūs aizsākāt, bet kā ir šobrīd? Jau ir gandrīz 5 gadi projektam, un kādu komandu ir šobrīd? Kāds skaits, varbūt jaunas pozīcijas, jauni virzieni? Tiešām pastāsti vairāk par šī brīža komandu. Jā, tad
tā kā Indema tomēr, teiksim, attīsties tāds kā startups klasiskais, jā, tad mēs esam sākuši ar tādu ļoti agile, tādu nelielu komandu. Tas bija pamatā co-founderi un, iespējams, kaut kādas tur daži kritiski funkciju veicēji, tāds kā IT izstrādātāji un tā tālāk. Un pirms mēs nonākām līdz tādam launcham, jā, tad skaidrs, tā komanda nebija liela, tad bija launch, tad bija tāds pirmais gads, kad bija tāds market fit, respektīvi pamēģināt saprast, vai tas tirgus, tas produkts, ka viņš bija jauns, viņš tirgum patīk, tad to mēs izgājām, tad katru gadu, gadu uz gadu mēs esam augt, un tas ir viens no apstākļiem, kāpēc mēs tieši pārceļamies Kansas City birojos šogad, atvainojiet, jau ne šogad, jau pagājušajā gada, 25. gada septembrī, jā, jo komanda pieauga, arī tāda, vajadzēja arī tādu, palielināt to reprezentāciju, tomēr arī strādājam ar dažādiem sadarbības partneriem, ar influenceriem un ar satura veidotājiem, un arī vajadzēja tādu biroju, kur visus var uzņemt, jā, un tā tālāk. Jā, un šobrīd tā komanda ir apmēram, ja mēs paskaitīsim tādus arī mūsu tādus ne tikai darbiniekus, sadarbības partnerus, ar kuriem mēs strādājam, jā, tur apakšniekus nosauksim, tad tā komanda ir apmēram 20 cilvēki. Jā, un, jā, tad mēs teiksim, katru ceturksni pieaugam un kaut kāds kolēģis arī mums papildina. Viss ir no Latvijas vai ir arī kāds no citām valstīm? Jā, tas pamata kodols, tas ir kolēģi no Latvijas, jā, bet arī ir sadarbības partneri, kas, piemēram, ir no Spānijas, jā, tur marketinga joma un tā tālāk. Kas ir loģiski arī, viņi ir uz vietas un, attiecīgi, jūsu produkts ir tendēts tomēr uz Spānijas tirgu un es teiktu tā, ka galvenokārt mūsu tas noieta eksporta tirgus, tas ir Eiropa, jā, jo, ko es pieminēju par to licencē, tas ir viens no pamata ieguvumiem. Jā, iegūt licenci nav viegli, tas ir tāds liels pamatīgais darbs, kas ieguldīja, ko mēs arī no paša sākuma darījām, jā, lai iegūtu licenci un tikai tāds startēt, jā, bet tāpat laikā viņš paver arī ļoti lielas iespējas, jo ar Latvijas licenci tu vari strādāt jebkura Eiropas Savienība. Tas process, kas saucas pasportingu vai pasportēšana, viņš samērā vienkārši, ja tev jau ir licence, tad tā licence ir tāda pati kā Vācija vai Spānija, un vietējais regulators viņš paļaujas uz to, ka tu esi izgājis to sanity čeku tādu, kā tu izietu Vācijā, arī Latvija iepriekš. Un tad mums tas noieta tirgus ir visa Eiropa, tas lielākās valstis, kur, izņemot Latviju, kur mūsu investori šobrīd ir bāzēti, tas ir Vācija, Lietuva, Spānija, Francija, Čehijā, jā, un tad, ar to arī bija, teiksim, doma, ka tie kolēģi, tā komanda, viņi arī, viņi jābūt arī tādi diversificēti, ka jo paliela mums jādomā ne tikai, ka, piemēram, doma Latvijas investors, bet arī jādomā, ka doma investors Vācijā vai Spānijā vai kaut kur citur, kur mums ir lieli tirgi, kur mūsu produkts labi sadaras ar to investoru apatību. Jā, un ar aktuāls. Jā. Okay. Pie kā Indema šobrīd strādā? 26. gadā, teiksim tā. Jā, tad šobrīd, teiksim, ko es pieminēju, tad pamata produkta attīstības turpinājums būtu jāatrisināt tas jautājums, kas skar, tad, respektīvi, ko es pieminēju, tad, produkts ir nodrošināts ar nekustamu īpašumu, viņi ir iešu diezgan tāda, mana skatījumā pievilcīga atdeve, jā, bet vienīgais, ko mēs jau šodien pasvitrojam, ir tas, ka viņam tas atdeves horizonts, viņš nav no sākuma noteikts, jā, viņš var būt ātrāks, gārāks, jā. Un tas ir tāds, skaidrs, ka tas ir tāds, varam teikt, arī kaut kāds vājš punkts šim produktam, un lai šo vāju punktu izlabot, tad skaidrs, ka mums jādod arī iespēju investoriem iziet pirms termiņa, jā, un galvenā prioritāte šobrīd tas ir autorizēs tirgus, respektīvi, lai platforma, kurš ir ieguldījis, jā, viņam ir iespēja pārdot savu ieguldīšanas, savu ieguldījumu, savu instrumentu, agrāk nesagaidot izēju, jā.
Un tas ir tāds sava ziņa projekts, kas prasa tur diezgan būtisku IT izstrādi, arī, tā kā produkts ir tāds ļoti unikāls, tad mēs gribam, teiksim, mūsu otrreizē tirgu investoriem arī kļūt ne tikai par pircējiem investoriem, kas, piemēram, lielais ieguldījumu fonds nāk pie bankas un pērk, bet arī pārdevējiem. Un par pārdevējiem runājot, tad viņam jāsaprot arī tas pirkšanas un pārdošanas un cenas noteikšanas notikumi, kas eksistē tajā lielajā tirgu. Yeah. Un tad mēs arī strādāsim pie tā, lai investoriem ir skaidras vadlīnijas, kā noteikt to pārdošanas cenu, piemēram, ieguldot sākumā kaut kādā agrīnajā stādijā, iziet to ceļu līdz kaut kādām tur vidus vai vidēji stādijā vai vēlākā stādijā, kaut kāda tur laika posma. Un tad ja kāds vēlas to investīciju pārdot, tad arī to cenu noteikt tā, ka, teiksim, tirgus būtu pareizi viņu noteikt. Ja? Un tas, attiecīgi, ir tāds diezgan būtisks izaicinājums visa izstrādē. Ja? Tur arī ir sava ziņa regulatori lietas, operational lietas, kas jāizdara. Un tas ir tā galvenā prioritāte šogad, 2026. gadam. Tādēļ, ka šobrīd, teiksim, jau no investoru puses tā interese otrreizēm tirgu ir laba, jo pagājis tāds laiks, ir ieguldījumi, ko investori jau izguvuši kaut kādu ceļu stādijas ir pamainījušas, viņi grib pamēģināt, varbūt viņus pārdot vai nopirkt kaut kas no citiem investoriem, plus arī tā klientu bāze ir pamatīga, kas jau pieminēja 17,000, tas ir diezgan likvīds tirgus, kur investori var atrast vai nu pircēju, vai nu pārdevēju. Jā, un sadalīt to posmu jau mazākās daļās. Jo īpaši varbūt tie cilvēki, kas pirmo reizi uzsāk darbību, varbūt viņiem tas arī pat aktuālāk vai drošāk. Tas vēl vairāk rodams. Jā. Tas ir viens, un skaidrs, ka pagājis jau tādi 2 gadi, 2,5 gadi, tad vajag arī kaut kāda veida saņemot, mēs ļoti strādājam citīgi ar mūsu to kopienu, saņemam no viņiem daudz feedbacka, tad skaidrs, kaut kādas lietiņas varam jau uzlabot, piemēram, features, kas skar tur portfeļa, atskaitas, pa analītisku daļu, piemēram, kā portfelis performē, uzlabot kaut kas skar tur reģistrēšanas flow, daudz iniciatīva, kas ir, un šogad arī mēģināsim viņus visus nokopt. Teiksim tā, ja mēs šobrīd iesākām par šo gadu, vispār arī, kā tev liekas, kā alternatīvo investīciju tirgus attīstīsies tuvākajos gados? Vai esi domājis par to, vai varbūt Indēmo domā, kas mūs sagaida? Es domāju, ka alternatīva investīciju tirgus attīstīsies noteikti uz augšu, jo šobrīd, man liekas, ir tādi interesanti laiki, ko mēs tagad pārdzīvojam. Un tagad mēs redzam, ka, piemēram, kaut kāds tweets, kaut kādas lielas personības var reāli uztaisīt 10-20% lielu korekciju biržas, fondu tirgos, bet alternatīvas investīcijas viņas ir mazāk atkarīgas no tādām šūpolēm. Tas ir, varam nosaukt viņus par safe harbor. Īpaši, piemēram, tas, ko mēs redzam kopš kara sākuma, tas ir tas, ka investori meklē stabilitāti, tāpēc mēs redzam, cik aug zelta cenas, sudraba cenas, kas ir parasti tāds safe harbor investoriem, arī nekustamais īpašums. Tad es domāju, ka alternatīvas investīcijas noteikti augs, jo pirmkārt tehnoloģiski risinājumi, ka šobrīd kļūst pieejamas, atļauj dažādus alternatīvus ieguldīšanas iespējas, piemēram, tas, ko es minēju par parādiem, kas eksistē kaut kur lieliem čāļiem, tad mēs varam ar tehnoloģiju viņus ielikt viettālrunī, un arī tur ir citas iespējas, ko iespējams ar laiku arī tiks. Tā kā produktu klāsts noteikti paplašināsies, jo vairāk un vairāk investori, tāda ieguldīšanas kultūra Eiropā, viņa arī aug, viņa nav tā kā, noteikti viņi nav tik attīstīti, ka, piemēram, viņi jau ir attīstīti ASV, un cilvēki meklēs arī ieguldīšanas iespējas, lasīs, arī lielu uzsvaru liek arī influenceri, blogeri, kas palīdz parastiem investoram iegūt to informāciju, un pēdējais, es domāju, kas galvenais šobrīd ir AI risinājumi, LLM, kas, piemēram, tev nevajag noskatīt
nezinu, simtiem kaut kādu tur influenceru veidotu podcastu, tu vari ierakstīt, kas tevi tur interesē, iemest kaut kādus avotus, un viņš tev ied uz to brīfu, un pa lielam ar to brīfu cilvēks var saprast. Optimizēt vispār tās zināšanas. Jā, savu laiku, tas ir manis. Nē, tas nav manis. Iešu meklēšu tālāk. Ok. Noteikti, es domāju, ka tas viss attīstīsies arī runājot par Latviju, to, ko mēs jau redzam, ja cilvēki vairāk piesaistās pie tā. Tad noteikti vismaz es domāju, ka Indemo investori no Latvijas aizvien vairāk un vairāk būs. Un es domāju, ka pēc šī arī podkasta cilvēki apskatīsies šīs iespējas. Un vispār, darbie klausītāji un Skanstas City rezidenti, jums ir unikāla iespēja. Indemo ir no Latvijas. Jūs varat atbraukt uz Skanstas City. Es domāju, ka varbūt sazinoties iepriekš, atnākt uz kafiju ar viņiem, iepazīt, vispār iespējas saprast, kā jūs darbojaties. Es domāju, tas vēl lielāku drošību un uzmundrinājumu dos. Un uzsākat. Lūdzu, teiksim tā, investīcijas ir telefona attālumā. Jā, jūs jau varat 15 minūšu laikā pieregistrēties un sākt un spērt savus pirmos soļus. Jā. Ja kāds vēl to nav darījis, vai varbūt domā par alternatīvām investīciju iespējām. Ir jau noslēguma tāda daļa, un mums ir neliela rubrika biznesa īsumā, kur mēs mūsu podkāsta viesiem uzdosim īsus jautājumus, uz kuriem gribēsim saņemt tādu īsu kodolīgu atbildi. Esi gatavs? Jā, aiziet. Ko visbiežāk investori ieguldot un investējot Indemo pārprot, viņiem liekas, ka varbūt viņi šeit un tagad saņems? Kas viņiem ir visbiežākais punkts, ko viņi nesaprot vai pārprot? Es domāju, ka tas ir iespējams tāds kaut kāda laika neveltīšana, lai labāk saprastu produkta specifiku. Viņam šķiet, ka viņi iegulda kaut kādā viena lietā, bet realitāte tas kļūst kaut kas cits. Tad es teiktu tā, ka tomēr ieguldot kaut ko, kas ir bišķiņ citāds nekā bankas depozīts, noteikti jāpatērē kaut kāds vismaz laiciņš savs, lai saprastu, ko tieši tu iegusti, kur tu savu naudu ieguldi. Vairāk izprast konkrēti. Produktu būtībā, jā. Konkrētāk par tevi. Kas ir grūtākais tavā darbā, bet ko cilvēki neredz no malas? Es domāju, galvenais izaicinājums ir tāds, ka tev jāpārzina gandrīz katra sava kolēģa darbinieka tur nodaļas funkcijas pamata lietu, bet tāpat laikā jāatrod tāds bilances punkts, kur tu nedarīji viņu darbu, tev nevajag zināt, kā darīt viņu darbu, bet tāpat laikā jāsaprot, ko viņi dara un vai viņi pareizi dara vai nepareizi. Konteksts. Jā, tas konteksts, jo tur ir tā, vai tu dari pavirši un tas var nonākt, tur novest līdz kaut kādam sliktākam lietam, vai tu iedziļinies tik dziļi, ka tu kļūsti jau par tas komandas locekli, nevis uzņēmuma vadītāju. Es domāju, jebkurš vadītājs, kas arī šajā studijā būs piekritīs, tas ir līdzīgi arī viņam. Jā, jo vadītājiem nav obligāti to zināt. Viņam ir jāzina, kas to zina labāk, un vadītājiem tomēr jātur tas kopējais vektors un tas mērķis. Teiksim tā, komanda ir jāvirza uz to lielo mērķi. Bet kāda ir tava labākā atziņa līdz šim, esot kā vadītājiem? Es domāju, galvenā atziņa ir tāda, ka komanda, ticot komandai, dodot viņiem tādu darbības brīvību, tad komanda var aizvest projektu tevi visus krietni tālāk nekā tu, nekā kāds darītu tu viens. Jā, vai viens, vai kontrolēt. Jā. Kā tu raksturētu Indemo komandu vienā vārdā? Viena vārda. Labākie. Ok. Dzirdējāt, Indemo komanda. Ļoti liels prieks dzirdēt, ka tu patiešām viņus to saskati un ka arī tu motivē un attīsti viņus. Noslēgsim podcastu un noslēgumā mēs vēlamies no saviem viesiem varbūt uzzināt, lai jūs padalāties. Ja, es arī padalies, lūdzu. Ar ko jūs šobrīd varbūt strādājat, tu jau minēji, jā, bet varbūt kādus cilvēkus vai kādas sadarbības jūs vēlētos dibināt? Varbūt kādas sadarbības partneri, varbūt jauni investori, varbūt jaunas pozīcijas un tā.
Kas ir tāds, ar ko jūs šobrīd vēlētos attīstīt? Es domāju, ka galvenais ir tādu, teiksim, līdzīgi domājušu cilvēku piesaiste, jo kad mēs esam veidojuši Indemo un kad, piemēram, nezinu savu tādu personīgo pieredzi izstāstīšu, kad mani līdzdibinātāji piesaistīja, teiksim, uzrunāja mani, tad viens no argumentiem, jo man bija diezgan tāda laba karjera, labs amats, laba ļoti tāda solīda uzņēmuma, un, ejot startupā, tas ir noteikti arī tāds risks, jā, un tā tālāk. Un noteikti man uzrunāja tas produkts. Es saredzēju, ka, wow, reāli ir tādas iespējas, un mēs varam viņus transponēt, teiksim, parastiem ieguldītājiem, parastiem klientiem, un palielam, arī sava ziņa kļūstot par tādu produktu ambasadoru, ja, produktu vēstnieku. Un pa to laiku, teiksim, mums pievienojas diezgan daudz investoru, ja, un daļa no viņiem ir tādi ambasadori, ja, vēstniekiem. Skaidrs, ka mēs arī meklētu tādus cilvēkus, kas arī kļūtu par tādiem vēstniekiem, teiksim, ieraugot tas iespējas, kā tas produkts paver, ja tīpaši esošais tādos ģeopolitiskos apstākļos un ekonomikas apstākļos, kas šobrīd ir. Tas ir pirmkārt, un otrkārt kopumā, teiksim, tādus uzņēmējus, jo, mēs šodien tam runājam arī, uzrunājam Skansta City rezidentus, tad starp Skansta City rezidentiem ir daudz foršu uzņēmēju, uzņēmumu vadītāju, teiksim, un tā kopiena noteikti var arī dot kaut kādu pienesīgumu, attīstīt kaut kādus arī jaunus projektus, jaunus biznesus, respektīvi varam patikt, ka Skansta City var kļūt savā ziņā par tādu biznesa klubu. Jā, man liekas, šī ir laba ideja. Patiešām tāda liela community, kas, es domāju, pat kuri zina viens par otru. Tu zini, kas ir blakus ofisā un zini, ar ko viņi nodarbojas. Tāpēc mēs arī veidojam šo podcastu, lai iepazīstinātu vispār Skanstas City rezidentus un citus cilvēkus, kas varbūt domā par savu ofisu Skanstas City. Un tāpēc paldies tev, liels, Sergej, par šo podcastu. Tu esi pirmais viesis. Paldies jums, ka klausījāties šo podcastu. Ar jums kopā bija Nikita Tarabanovs un Sergejs Viškovskis, Indemo līdzdibinātais un vadītājs. Paldies tev. Paldies, Nikita, par sarunu un klausītājiem par laiku veltīt arī paklausīties mūsu sarunu šodien. Es ceru, ka kas interesants bija paņemts, bet, ņemot vērā, ka mēs šodien esam runājuši par ieguldījumiem, mēs arī īsumā pabrīdināsim investorus, mums vajag disclaimeru. Jā, izlasīt, labi. Ka tomēr jebkuras ieguldīšanas iespējas Indemo vai citas ir saistītas ar riskiem, un ieguldījumos var pazudēt kapitālu un, attiecīgi, ieguldot vajag pievērst uzmanību tās lietas, ko investors dara. Jā. Tāpēc skatieties, mēs jau podkāsta laikā arī pievērsam uzmanību, kā tad sevi pasargāt no šī. Paldies! Jā. Paldies, klausītāji, un uz tikšanos nākamajās epizodēs. Atā!